Tātad runājot par šo vietu, ja mēs skatāmies tagad uz Muižu, šī te, kur mēs ceļam rotondu tēnīcu, redzat uz paaugstinājuma, tur ir visur atkritumi, tā nogāze ir pilna atkritumiem. Kad es šeit atnācu, tad arī bija tā, zem padome laikā, kad šeit aizgāja skola no šeienes prom, tad bija kā teikt pamesta brīvai vaļai, piederēja visiem. Un padome laikā visas atkritumus jau meta kur ceļa malā, jā. Šeit viss ir pilns ar atkritumiem. Un tātad uztaisījām kalniņu pirms lēma. Es jums stāstīju ar kaktusiem galā. Tur ir arī tādas koka skulptūras. Mums ir bijuši gadi, ka mums ir 3-4 projekti bijuši. Lielais vietējie kaut kādi, zinām, kur izsludina. Muižā ir, redzat, arī aizmūrēti logi, tātad tur ir, tā teikt, piemūrēti tās dvēseles, lai varētu turpināt celtniecību, lai tas velns pa nakti tur nejauktu. Pagrabos ir no 2. pasaules kara arī vācu kara vīri apglabāti, un vēl viņi arī tur ir. Mums tik viena telpa jau bija padomu laikā atbrīvota pagrabs, un mēs šeit var redzēt tā durvis tur mēs kurtuvi, kad mums centrāla apmūrē. Un grūti iedomāties, ka 7. vēl gadā sākās tā atjaunotne 7. ka viss rudenī lietus līst, jāskrien ārā uz toaletēm. Puiši bija tādā vienā, kur vēl krāsnes saglabājusies, dūmoja, bet kurināja. Mums bija sievietēm viena istaba ielika tādu godmaņa krāsnes.